Līdztekus dažādu veidu sportiskām izklaidēm, piemēram, pludmales handbolam un volejbolam, tenisa turnīriem un iespējām izzināt pilsētas attīstības vēsturiskos līkločus Ludzas novada pētniecības muzeja ekspozīcijās, svētku dalībnieki tika gaidīti arī Ludzas kultūra vēsturiskā mantojuma laukumā, lai ļautos gastronomiskām baudām kulinārā mantojuma festivālā Cīši gordi. Kā vienmēr mums notiek sporta sacensības pludmalē Zaldātu radziņā, kā vienmēr mums būs lielisks un krāšņs gala noslēguma koncerts ar saules lietu, ar ciemiņiem, ar dažādām interesantām nodarbēm. Kā vienmēr mums būs kaut kas, kas saistīts ar amatiem, arodu un prasmēm un zināšanām. Un šoreiz tas būs kulinārā mantojuma festivāls, ko mēs piedāvāsim šeit pat uz laukuma. Un sāksies viņš sestdien 11. un sabraukuši mums tieši tāpat būs ciemiņi gan no Latgales, gan no Baltkrievijas, gan arī no Lietuvas. Un mēs rādīsim, ko prot saimnieces, kas ir varbūt īpašāks mūsu kaimiņiem vai mums katrai saimniecei savs. Mēs, protams, sastapsim šeit arī amatniekus, dziesmas, ar ko mūs iepriecinās Tihovsku ģimene un folkloras kopa Ilžas. Tā kā laipni aicināti. Šī tiešām ir skaista un laba vieta dzīvošanai bijusi vienmēr, un arī tagad. Un mēs, pilsētnieki, mīlam savu pilsētu un ļoti vēlamies iepriecināt ar savus kaimiņus, un ļoti strādājam pie tā, lai ciemiņi atbraucēji saprastu, kas tad ir īpašs Ludzā. Ļoti labi būtu parādīt ne tikai tās jaunās, skaistās, sakoptās vietas, kā piemēram mūsu gājēju promenādi gar Mazo Ludzas ezera krastu, jaunās labi iekārtotās atpūtas vietas ezeru krastos, kur var papeldēties vai atpūsties, pavizināties ar plostu vai ar laivu. Ne tikai savu jauno skaisto vecpilsētas laukumu, par ko mēs esam ļoti īpaši priecīgi, jo te kādreiz bija padomju laikos uztaisīts ceļu krustojums. Šobrīd mēs esam atguvuši vecās pilsētas centru, un mēs tiešām priecājamies par to. Jā, šobrīd viņš ir skaists, mēs jau piepildīsim viņu ar saturu, tā lai katrs iebraucējs no pirmajiem acu mirkļiem, ko pavada Ludzā, saprot, ka viņš ir vecākajā Latvijas pilsētā. Mēs tieši tāpat strādājam arī ar saviem kultūrvēstures objektiem, ja tā var teikt, lai ciemiņš iebraucis Ludzā var just to bagāto kultūru vidi un kultūru vēsturi, kas te ir. Lai te kaut kur parādās ebreju uzraksti, lai te var sajust poļu klātbūtni, lai te var sajust vāciešu klātbūtni, lai te ir latgaliskie uzraksti, lai te ir krievu un ukraiņu boršs, lai te ir kaut kas no katras tās tautas, kas te ir gadu simtiem ļoti draudzīgi dzīvojusi. Un to var just, redzēt un arī kaut ko no tā dabūt, ko aizvest par atmiņu uz mājām. Skaistā un sakoptā vide, klusums un miers jau izsens Ludzas ļaudīs sekmējis dažādu radošu talantu attīstību. Tādēļ par savu dzimto pilsētu Ludzu var saukt ļoti daudz Latvijā pazīstami cilvēki. Nepelnīti maz ir pieminēts mūsu kādreizējais apriņķa priekšnieks Jāzeps Soikāns, kuru tiešām ludzānieši ļoti mīlēja. Un Jāzepu Soikānu viņa nāves dienā, viņš agri mira, pavadīja visa pilsēta. Te ir dzimtene filozofam Osindovskim. Te ir dzimtene mūsu plaši pazīstamajam kinodokumentālistam Hercam Frankam. Viņa tēvam Vulfam Frankam, kas vienīgais mums ir atstājis neizdzēšamas liecības par seno Ludzu, brīnišķīgas fotogrāfijas. Tas noteikti ir Jāzepa Soikāna dēls Juris Soikāns, mākslinieks, ko pazīst kā kibernetiskās mākslas pamatnicē tālu Eiropā, ne tikai Latvijā. Un viņa meita Ilze Soikāne Mennekinga, ar ko mēs tagad labi sadarbojamies. Tādus varētu saukt daudz un daudz cilvēkus, un joprojām mums ir mūsu mīļie skolotāji, mūsu mīļie dakteri, mūsu kultūras darbinieki, ar ko mēs lepojamies.